runāsim par mazas sabiedrības gada pārskatu sagatavošanas pamatprincipiem. Izstāstīšu gan kā sagatavot, gan to, ko prasa normatīvi akti un tādas lietas. Koncentrēsies, protams, es uz mazu sabiedrību, bet pastāstīšu arī dažas citas nianses, jo pieredze gada pārskatu sagatavošanā dažādu uzņēmumu lielumiem man ir gana liela, tā kā to arī likšu lietā. Jūs varat jau salikt datus iekšā vidēdēs sistēmā, ja? Un tad viņš jums pateiks priekšā, bet tomēr būtu labi, ka jūs jau pēc cipariem varētu to noteikt, jo, piemēram, mēs varam redzēt, ka mums bilancē ir nekustamais īpašums atlikušajā vērtībā par 15,000 eiro, bet ja mēs attaisām, ir sagatavots ilgtermiņa ieguldījumu kustības pārskats, tad tajā mēs varam ieraudzīt to, ka patiesībā savulaik šis nekustamais īpašums ir nopirkts par 300,000 eiro. Valsts ieņēmuma dienestam ir tiesības apturēt saimniecisko darbību saskaņā ar likumu par nodokļiem un nodevām 34. panta 1. daļu. Un turklāt šīs pants ir papildināts vēl attiecībā uz tiem, kam ir dati jānodod tiešsaistē sākot ar šo gadu. Un tagad, kad viņai tas iepakojums ir bojāts, viņa saka, mēs varam tirgot, bet mēs viņu varēsim visticamāk notirgot par 20 eiro gabalā. Nu, tad mēs veidosim bilancē tātad vērtības samazinājumu, pierakstīsim grāmatvedības tātad izziņā. Notikums pēc bilances datuma tātad mums var būt labvēlīgs, piemēram, ir radusies vai paredzama peļņa, aktīvu vērtības pieaugums vai saistības summas samazinājums. Šeit jau likums arī saka, ka tātad ir par to jāskaidro finanšu pārskata pielikumā. Jānorāda ir tātad pamatgrupām, kas ir padome valde, norādot procentu likmes, svarīgākos nosacījumus, atmaksātās, norakstītās un atmaksājumās summas.